Mazajā finālā Liepājas Lauvas pret Baronu Okarti. Rīdziniekiem bija jāsamierinās ar iespēju pagājušā gada zelta medaļas iekrāsot bronzas krāsā, bet kurzemnieku sirdīs noteikti dega iedvesma atkārtot pirms 11 gadiem iespēto. Liepājnieki daudz labāk aizvadīja pusfinālu par rīdziniekiem, taču par to punktus nākamajā sērijā nedod, bet par tik grūtiem Dereka Viljama metieniem gan dod. Ievadā 6-2 Baroniem. Pateicoties mājinieku melno bandinieku veiksmīgajai spēlei, Lauvas rīdziniekiem neļauj aizmukt pārāk tālu. Taču Barons turpina draudīgi. Deviņš Svītnīs sulīgi piesakās topam, bet vēlāk pēc Vītola asista Pišķaņikovs savējiem panāk +6 pirmajā ceturdaļā. Spēle atsākas ar Melo M kvartetu, Mičels Mejerim slamdunk! Vēlāk 2 Mārtiņu sadarbība un ar 1 punktu vadībā jau Lauvas. Tas nevisai patīk Viljamam, kurš pēc varavīksnes metiena ar 1 roku izlabo pats sevi, bet nākamajā izspēlē teicami pabaro Skirmanta garās ekstremitātes. Tomēr puslaika beigas nedaudz labāk nospēlē lokālie vīri, ejot atpūtā ar +6, 46, 40. Pārtraukuma laikā Barona Okartei neizdodas papildināt kredītu. Liepājnieki spēlē ātri un pretinieku kļūdas izmanto zibenīgi, bet pēc īsteni izkapātās Mičela bumbas, kas beigās noslēdzas ar mazā Robina Huda tālo šāvienu mērķī, jau +14 Liepājai. Pie otra groza pēc Bankevica končas efektīgi nospēlē Skirmants, tomēr 3. ceturdaļā pūta stiprs Kurzemes vējš, kurš pirms pēdējās 10 minūtes rīdziniekus bija aizpūtis 18 punktu attālumā. Noslēdzošās ceturdaļas sākumā Baroniem izdodas pievilkt līdz -11, tomēr liepājnieki nesalūst un 700 sanākušajiem skatītājiem dāvā skaistu un pārliecinošu pirmo uzvaru sērijā par LBL bronzu. 100-79. Kurzeme bites dzēliens ass. Uzvarētājiem spicākais šoreiz Mārtiņš Mejers, kuram 21 punkts un 5 atlēkošās. Viena no labākajām spēlēm Barona rindās šosezon aizvadīja Mārtiņš Skirmants, 16 ači un 2 bloķēti metieni. Baroniem savās mājās jāuzvar, lai bronzas sērijā iegūtu status quo. Savukārt Lauvas cer atgriezties Liepājā ar 2-0 kabatā. Edgaram Teterim un Arnim Vecogaram jādomā, kā apturēt Kurzemes uzbrukumu, bet Māris Brudžiks zina: Artūr, mēs uzvarēsim, mēs esam fiziski labāki. Spēles prologs rezultatīvs. Baroniem pēc meistara pauzītes to atklāja Dereks Viljams, bet liepājnieks Jura Aleksejevs nodemonstrē, kā jāspēlē visiem garajiem spēlētājiem. Savākta bumba pie sava groza sprints, 2 punkti otrā, 7-7. Basketbols ir izrāvienu spēle, un vienu tādu pēkšņi sarīko rīdzinieki, kopīgiem spēkiem panākot +7. Taču ne vairāk, jo tieši laikā tālo kravu no Kurzemes atgādā Mārtiņš Kravčenko, bet vēlāk Attis Ozols aizpeld no krasta līdz krastam un atkal līdzsvars. Nē, tu taču esi puisis tā kā Ozols. Viesi mazo kritumu ir pārvarējuši ar uzviju un ceturdaļu noslēdz pat savā labā, 21-16. Turpinājumā viesi pret uzlikto zonu spēlē pareizi. Agresīvs caurgājiens savāk aizsardzību blīvi kopā, izmetiens ārā brīvajam partnerim un bingo! +10 Liepājai. Mājinieka pretargumenti vienādā, bet efektīvā stilā. Ingus Bankevīts ēlā bagīs pustālais ar sodu, bet vēlāk teicami caurgājienā piezīmi izprovocē Viljams un tikai -2 Rīgai. Puslaika beigās stūrī Aštons Mičels dodas uz grozu, kā regbijā uzmet bumbu gaisā. To izcīna Mejers, atmet Žeņam. Piezemējums 43-38 Liepājai. Otro daļu enerģiski uzsāk Okartas tīkla abonenti. Vītols atrod Skirīti, 2 punkti Liepājas ķocī. Bet liepājnieki turpina rādīt augstu individuālo meistarību pirms izšķirošās 10 minūtes, saglabājot solīdu +10. Barons sāk medīt Lauvas ar visiem pieejamiem ieročiem. Čavars trāpā ar snaipereni, bet nākamajā uzbrukumā Čikāgas buļļu Dereka ātrumā no tuvas distances šautriņu iešauja Baronu Dereks. Tikai -4 un Lauvas ir iemidzinātas. Taču veiklo plēsēju atbildes trieciens ir neticams. Mejers ilgi domā un izlēma iemest vienīgo 3-punktnieku playoffos un to pašu pret Dēli. Bet Kurzemes salūta pēdējo petardi. No ļoti tālas distances Rīgas griestos gaisā palaiž Mičels un pirmssvētki Liepājai.
Epilogā 81-71 Lauvas uzvar Barona Okarti, panākot sērijā 2-0 un iespējas sarīkot īstos svētkus jau rīt Liepājā. Mēs esam vienlīdz spēcīgas komandas, vienkārši šitien veiksmes faktors kaut kāds. Baronam Čavaram 19 punkti, liepājniekiem rezultatīvākais Kaldvels, bet komanda no 29 izmestajiem 3 punktniekiem trāpīja 14, sasniedzot 48% augstu precizitāti. Vienā no iepriekšējiem raidījumiem pastāstījām jums par visiem, kas jebkad komentējuši basketbolu Latvijā. Šovakar piedāvājam jums iepazīties ar šobrīd aktīvajiem basketbola oratoriem. Tanī laikā, kad nebija vēl plaši pieejams ne internets, ne e-pasts, ne mobilie telefoni, es piekdienā iemetu vēstuli Latvijas televīzijai. Gunārs Jakobsons bija redakcijas vadītājs, un nākamā ceturtdienā es jau runāju pirmo pārraidi. Tā tas sākās. Pārliecinošākā uzvara pār Igauniem šajos pēdējos 14 gados oficiālos mačos. Man patīk spēles un patīk turnīri, kur ir gan spēlētāji, gan komandas pēc iespējas pietuvojas gan fizisko spēju, gan arī tam emocionālo spēju maksimumam. Man ļoti gribējās pamēģināt komentēt, likās, ka es kaut ko varu dot Latvijas komentētāju vidē. Es pats piezvanīju Andrim Ušackim, LTV sporta raidījuma producentam, piedāvājos komentēt. Viņš teica, ka sieviešu basketbols, es teicu, ok, bet pats tajā strādāja, bija sieviešu izlases direktors, tāpēc nevarēja. Viņš saka, vai tu zini kaut ko par NBA? Es teicu, zinu daudz. Tā arī sāk ar NBA. Un patīk mums pazoboties, arī paironizēt par spēlētājiem, tīpaši tad, kad igauņu komandas spēlē. Uzplījos vārdu tīrā tiešām nozīmē Tomam Circenim. Un tad viņš arī pateica, ka būs tāda opcija, kad veidojās kanāls jauns Latvijā, Viesa Sport Baltica. Tā, te es esmu jau kādu laiciņu, un tad jau redzēs, kā tas turpmāk attīstīsies uz priekšu, bet pāris turnīri vēl priekšā. Ne jau vēl tas Sienē bija 2 sezonas, vispār bez zaudējumiem visas sezonas garumā. Un tiešām pēdējos 4 gados Sienē nav konkurenti Itālijas līgā. Godīgi sakot, vislabāk man patika U20 čempionāts meitenēm, kas bija Liepājā, bet tas tāds viens īsts turnīrs. Bet, kas attiecās uz spēlēm visas sezonas garumā, tad tomēr tā ir Eirolīga. Man vienmēr ir paticis parunāt, man patīk basketbols mazliet, viņi arī saprot, perfekti, tas viss iet kopā. Kas man ir atšķirīgāk no pārējiem, es daudz brīvāk komentēju, tā brīvāk izsakos. Varbūt mazliet no tiem rāmjiem izēju ar saviem komentāriem. Man tur austiņā salamāja vienreiz tikai, tas arī viss. Es sāku komentēt, bet teicu, jaunais tā nomierinies, kur tu skrien kaut ko tādu. Bet nekas tāds īpaši tāds traģisks nav bijis. Aptuveni pirms gada, kad savus amatieru botus bija pakārs uz nagliņas, tomēr izlēmu, ka vēlos palikt basketbolā kaut kādā veidā, un basketbola komentēšana tādā sarakstā bija pirmajā vietā. Pieļauju, ka mans komentēšanas stils ir vairāk ieturēts, nekā straušs un tik ļoti ekspansīvs. Ar katru reizi, katru spēli mēģinu pielikt, progresēt. Bet tagad jau Vēnspils uzvar maz strēlniekam ātrs metiens, tas grozā nekrīt, bet Ārturs Bērziņš ir pirmais pie atlikušās bummas. Redziet, katram no mums ir iespēja piepildīt savus sapņus vai vienkārši izmēģināt ko jaunu. Tāpēc negaidi un izmēģini ko jaunu jau tagad. Sūti savu jautājumu mums uz basketavskats@gmail.com. Izšķirošajā cīņā par iekļūšanu ACB līgas izslēgšanas spēlēs Kristapa Valtera Fuenlabrada pārspēja bijušo Kristapa klubu Juventud. Un Ādauls bija vienkārši lielisks. 18 punkti, 2 atliekošās un 8 rezultatīvas piespēles. Ceturtdaļfinālā Fuenlabrada tiksies ar citu Madrides klubu – Real. Cits latviešu aizsargs Jānis Blūms regulāro sezonu noslēdza ar uzvaru pār Madrides Estudiantes. Arī Jānim ļoti labs mačs – 17 punkti, 3 bumbas un 2 piespēles. Bilbao jau pirms šīs spēles bija nodrošinājuši vietu playoffos un ceturtdaļfinālā cīnīsies pret Valencijas Power Electronics. Es jums varu ieteikt klasisku 2000. gada komēdiju trileri. Tur galveno lomu spēlē Agris, kurš arī vēl tād kā spēlētājs cenšas tikt pie bronzas. Ir tēva un dēla saspīlētās attiecības. Pasmieties ar brīdī, kurš Niķis iedod interesantu dāvanu. Bet punkts uz I ir lāzera stars Ulda sejā. Dodu filmai 5 acis.
izlaiduši uzvaru no rokām pirmajā spēlē, buki manāmi sarežģīja savu uzdevumu, un nākamajā dienā Liepājnieki bija jāņem. Citādi Višņeviča komandai Liepājā pietiktu ar 1 uzvaru. Uz Jāņa Graudiņa grozu tūlīt no tālās distances atbildēja Uldis Višņevičs. Otrās ceturdaļas sākumā ļoti skaistu Galvanovska piespēli 2 punktos diemžēl nespēja pārvērst Rudzītis. Ar to izīmējās Mājnieku pirmā krīze. Māris Ciskovskis 2 reiz pēc kārtas bija precīzs no 3 punktu līnijas, bet Māris Sniķis bija neapturams no groza apakšas, plus 8 viesiem. Nervi neizturēja Rolandam Liepkalnam. Tikai minūti pirms lielā pārtraukuma Galvanovskim izdevās iemest Mājnieku pirmo tālmetienu. Tomēr pēc pirmā puslaika 6 punktu handikaps tik un tā viesiem. Ārkārtīgi veiksmīgā Galvanovska spēle. Otrā puslaika sākumā visu apgrieza kājām gaisā. Liepājas pārsvars izkusa vienā rāvienā un pēc tam, kad Agris vienā uzbrukumā guva uzreiz 4 punktus, ar 6 vadībā izvirzījās jau laukuma saimnieki. Neraksturīgi Liepājniekiem tie demonstrēja arī ražīgu komandas sadarbību, kā rezultātā Uģis Viļums īsi pirms pēdējās ceturdaļas ar 2 punktiem vadībā atkal izvirzīja viesus. Pēdējās 10 minūtes aizritēja ārkārtīgi saspringti. Nervi vēlreiz neizturēja Liepkalnam, bet šķietams atrisinājums nāca 55 sekundes pirms beigām, kad no tālās distances precīzi bija Ciskovskis, panākdams 4 punktu pārsvaru. Atbildes uzbrukumā Graudiņš iemeta tikai 1 sodu, bet Višņevičs kļūdīties piespieda skatītāji raidīts sarkans gaismas stars. Otrais mēģinājums veiksmīgs, bet buku cerības šķietam izplēnēja līdz ar Rudzīša neprecīzo metienu. Tomēr tas vēl nebija viss. Ar neizskaidrojumu metienu atmuguriski pāri galvai dāvanu Mājniekiem pasniedza Sniķis. Buki to tikai gaidīja. Momentāls pretrieciens, bumba pie Galvanovska metiens un acīmredzamais, neticamais. Tā ir grozā. Pret Agri ir pārkāpti noteikumi un 16 sekundes pirms spēles beigām viņam būs tiesības arī uz 1 soda metienu. Diemžēl, jau otro vakaru pēc kārtas veiksmi no bukiem novērsās. Bumba lidoja grozam secen, bet atlikušajā laikā 1 soda metienu realizēja Višņevičs, abus Ciskovskis un pie -4 garām grozam lidoja arī Rudzīša izmisuma metienus. 81-77. Vienalga, ko viņi te bļauj man, ka Ciskovskis ir muļķis un nemāk spēlēt, bet es varu pierādīt, ka es māku laikam kaut ko darīt basketbolā. Jau nekas vairs neatliek. Viņiem tagad pēdējā uzvara palikusi it kā. Es domāju, viņiem būs daudz lielāka mandrāža nekā mums, un mums tikai jācīnās. Jebkurā gadījumā mums ir gandarījums, ka es viņam aplausu ragus. Viņam pārāk lieli viņi ir izauguši. Cik tad ilgi dzīvos uz Valda Valtera cilvēkiem? Cik ilgi? Kurš kuram aplauza ragus aizdītajā nedēļā, redzēsiet mūsu topā, bet nedēļas sejā būs kāds neparasts supervaronis. Kurzemnieku inženieris Strēlnieks un būvstrādnieks Hunters nogāž pamatus un izdemolē VF rūpnīcu. 10. vieta Ventspils strādniekiem. Pankevits atrod Skirīti, kurš caur labo virvīti to nogādā grozā. Baroni 9. topā. Ar starta pistoli Dairis Bertāns. Uzmanību, gatavību, start! Pirmais izvirzās Jamaikietis Efedžuku. Labs ātrums, uzvara! 8. rezultāts Latvijas rangā. 7. vietā. Viljams atrod pagarinātāju un Skirītis iesprauž štepseli rozetē. Šīs kontakts darbojas. Rīgā uzstājas Ventspils cirks, dubultais pārsitiens, virtuozs balans un vertikālais velnarats. Akrobātam Efedžuku 6. vieta. Liepājas jūrmalas piekrasti graciozi uzkop Svītnīs. Baronu tauceniekam 5. vieta. 4. vietā Mārtiņš Kravčenko pamet ēsmu atpakaļ un baltā haizivs to aprī veselu. Aleksejeva žokļi strādā teicami. Vairoks slido cauri izpilda divkāršo akseli, bet kaskādi noslēdz Hunters. Internacionālais daļslidotāju pāris 3. vietā. Vai viss vienkāršais ir ģeniāls? Nē!
Mareks Meieris pierāda pretējo un nopelna 2. vietu mūsu topā. 1-2 vēl pāris minūtes, 3-4 vēl pāris metri, bumba tūlīt grozā krīt, Bērziņš saka, pienāc rīt! Kaspars sagrauj strelnieku Jāņa ilūzijas un nopelna 1. vietu šonedēļ. Jebkurš zina, ka liels spēks prasa lielu atbildību. Tikai ne Henkoks. Viegli aizkaitināms supervaronis, kura iecerētie varoņdarbi allaž smagi izgāžas. Ļaudis ir neizpratnē, kāpēc viņiem sūtīts tik draņķīgs supervaronis. Taču Henkoku neinteresē, ko par viņu domā, līdz brīdim, kad sabiedrisko attiecību speciālists Reis uzņemas spodrināt viņa reputāciju. Tad Henkoks pats sāk ticēt tam, ka spēj kļūt savādāks. Šovakar supervaronis, kuru visi mīl ienīst, ir Armands Šķēlē. Ir varoņi, ir supervaroņi un ir Henkoks. Ir spēlētāji, ir superspēlētāji un ir Šķēle. Tā noteikti var teikt par Armandu, kurš Kalev Kramo komandai palīdzēja iegūt Igaunijas zeltu. Pēdējā mačā 36 minūtēs viņš ielidināja 27 punktus, savāca 4 atlēkošās bumbas un pārtvēra 8 bumbas, pamatoti kļūstot par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Armands turpinās glābt pasauli. Vai mums tas patīk, vai nē? Apsveicam Armandu ar Igaunijas zeltu un MVP balvu, bet iespējams jau rīt kādu balvu iegūs liepainieki. Ja uzvarēs Baronu arī 3. reizi. Taču trešdien arēnā Rīga 4. zelta spēle starp Vefu un Ventspili. Uz tikšanos jau pēc nedēļas. Atā!